Esam ieradušies Čangmai. Šajā daļā tevi sagaida daudz superīgu piedzīvojumu, tā skaitā mana dzimšanas diena, bet arī būs lietas, kas, teiksim tā, negāja pēc plāna. Esiet sveicināti mūsu trešajā ceļojuma daļā Čangmai. Dienu sākam šeit ar brokastīm. Esam ieradušies uz jauku vietiņu On The Bread. Pabrokastosim, tad jau dosimies iečakoties mūsu viesnīcā, un tad jau dosimies izpētīt pilsētu. Esam ieradušies viesnīcā, kurā mēs paliksim. Šī gan nedaudz atšķirsies no visām citām vietām, kur esam palikuši. To mēs tūlītās pastāstīsim, kāpēc. Mēs iekārtojāmies savā istabiņā. Un ātri vien tūlītās arī izvāksimies no viņas, jo šis ir stāsts par expectations versus reality. Mēs domājam, ka mēs esam nobukojuši istabiņu ar logu, kā bija arī bildē rādīts, un tā bija mūsu pārliecība. Atsauksmes bija īstenībā ļoti labas, tā kā viss bija kārtībā. Pirmā lieta, tātad mums istabā nav logs. Otra lieta, kas bija īstenībā ok, šis ir tā kā, ka tev ir istabiņa un dušas un tualete ir koplietojamās. Tas ir tīras, tā kā ar to viss būtu fine. Uz 2 dienām, tā kā es saku, nekas traks vispār likās. Tā kā mēs zinājām, ka mēs uz to parakstamies. Trešā lieta, kas laikam bija tas, tā kā, ok, mēs šeit nepaliekam, ir, ka sienas liekas, ka ir taisīts no papīra, jo mēs dzirdam tā kā, jūs dzirdat? Var dzirdēt pilnīgi visu, tā kā, kas notiek blakus istabiņās un ko viņi runā. Jā. Šī vietiņa gan bija lēta, viņa bija, man liekas, 12 vai 17 eiro par nakti. Viss būtu bijis fine, tas platība, izmērs un tas, bet tā loga situācija un tas, cik ļoti liela caurdzirdamība šeit ir. Jā, mums miegs ir pārāk svarīgs, ja tīpaši, ja mums tās dienas ir tādas pilnas, tad, lai ķermenis varētu normāli atpūsties un atjaunoties, miegam ir jābūt, tā kā, ok, šeit liekas, ka viņš par to nebūs ok. Arī tā gadās. Tā ir kaut kāda mācība mums, varbūt labāk nočekot, izpētīt, kaut gan mēs parasti jau tā to ļoti labi daram, bet to logu komentāru mēs bijām palaiduši garām. Bet jā, atradīsim citu viesnīcu vai hoteli vai apartmentus, nezinu, un dosimies uz turieni. Jā. Lai tā. Un es pat šoreiz nebiju picky one. Mārtiņš bija tas, kas teica, ka mēs šeit nepaliksim. Ja? So, es nevienmēr esmu tā, kas ir tā princese, bet jā. Nosveicināt mūsu otrajā Čangmai viesnīcā. Gulta, tīra, balta, ar smuki salocītiem vielīšiem. Tad ir vieta, kur nedaudz apgriezties, sataisīties, kafijai, tējai. Tāpēc ir ļoti jauki, ir halātiņi. Un nāc te. Mums ir arī toalete. Īstenībā diezgan mīlīgi. Labi, man šis liekas tā kā super forši, jo mums ir tas kontrasts, ko mēs šodien dabujām. Tā ir gan duša, gan vanna. Un turpinām rubriku, kur mēs krājam taizemē skaistos skatus, kas mums pavērs no viesnīcas. Mēs jau sākam piedurties par šo. Bet, ja godīgi, ir ļoti forši un esam ļoti priecīgi, ka paliekamies šeit. Un īstenībā mēs dabujām, ja tur mēs maksājam 12 eiro, tad par šo mēs maksājam naktī 24? 20. Jā, bišķiņi ir atšķirība, ne? Krabī nodzīvojāmies un atkal jau ir pienācis veļas mazgāšanas laiks. Čangmai mēs tikko samaksājām par 5 kilogramiem 250 batus, kur jau citiem arī drēbītas žāvējas. Uz pusi, pat vairāk kā uz pusi lētāk nekā Bankokā. Mēs vispār nezinām, vai mēs Bankokā anormāli nepārmaksājām. Arī bija tas, ka mēs ņēmām teicis. Jā, tur mums bija tajā pašā dienā gatavs. Tā ir šodien nododam, un rītā vakarā tikai ir drēbes tīras. Un redzēsim vēl kādā kvalitātē. Tas jau arī jautājums, jo tas jau bija tāds
nopietna mazgātu. Tā šī tāda vietējā. Bet, drēbes būs tīras un galvenais, ka sausas. Mēs tagad ieradāmies Chiang Mai nakts tirgu. Mēs nebijām sākumā reāli pārliecināti, vai šī ir tieši tā pati vieta, kur mēs bijām arī 2 gadus atpakaļ, bet tagad atbraucot konkrēti redzam, ka tā ir tā, ļoti labi atmiņā palikusī vieta. Ak, Dievs, cik nostalģiski sajūta mēs ejam. Mums tāds, ak, Dievs, kur ir, kur tas ir, kur šitas sens ir. Jā, šitajā vietā īstenībā bija viens no visneaizmirstamākajām vakariņām no mūsu tūras. Tā kā ejam. Šis tirgus ir tiešām ļoti plašs. Ir gan vienkārši šādas placīši ar neskaitāmiem veikaliem, gan galvenās ielas abas puses ir noklātas ar standiem. Šajā tirgu, kas man patīk, ir ļoti daudz rokdarba atrodam, ko cilvēki tiešām paši veido un taisa. Wow! Visa šī čūpa ir ar gredzeniem, nereāli daudz. Uz mājām sev vedīšu širādi piekariņu. Tik jūs un paši apgleznots. Liels tirgus, jā. Jā, vakaram iestājoties, tev vienkārši viss ir pilns un tik dzīvelīgs. Mēs bišķiņ nogurām no tiem stimuliem acīs, jo visu laiku te par tām bodītēm. Ļoti daudz skaistas lietas, bet viņš viss ir tik krāsains un viss ir tik piesātināts, ka mēs paņemasim tagad nelielu pauzīti, paēdīsim. Tad izmetīsim vēl vienu līgumu, bet mēs jau šo to esam sapirkuši un arī parādīsim jums vēlāk, ko tad mēs esam ieķēruši labu. Bet ar citu runājot, kāpēc mēs tieši šeit sākam tā aktīvāk pirkt lietas, jo ziemeļos, un mēs jau no pagājušā ceļojuma zinām, kad ir lētākas lietas un šeit tiešām ir izdevīgāk. Atnācām ātri vien līdz ielas galam un sapratām, ka nav ko vairāk staigāt, dodamies mājās. Bet ar ko mēs brauksim? Ar tuk-tuk. Mēs apzināmies, ka tas ir visdārgākais transporta veids, bet tajā ir tāds vaibiņš. Un tagad vakarā pēc šitā veikala gribas tādu vēju matos. Un es centīšos nokaulēt cenu. Ja? Tas ir bijis šodienas gols katrai lietai. Nokaulēt cenu. Daudz, kur izdevās ļoti veiksmīgi. Nāksnīgais Chiang Mai ieliņas. Labrīt! Esam atnākuši uz baseinu, kas ir viesnīcā, un forši mēs tā esam vienīgie. Varam nedaudz atveldzēties, jo gaisa temperatūra šeit jau no paša rīta ir tiešām augsta. Bez šaizītēm laikam neiztikt. Pirmo reizi mums ceļojuma vēsturē ir automāts norijas karti. No šīt, kā mēs ņēmām ārā arī lidostā, un viss bija fine, bet garām gāja britu turisti, un viņi teica, ka hei, šitie nav labi. Mūsu research nebija laikam gana labs, jo mēs uzticējāmies, un tagad ir situācija, kad karti reāli dabūsim tikai 2 dienu laikā atpakaļ. Labi, ka mēs reāli šobrīd rītā braucam prom un tad atgriežamies, ka mēs to karti dabūsim. Bet vienkārši tā situācija ir tik absurda, tā kā viņi nevar pateikt, kad konkrēti, aptuveni no 8. līdz 10. martam, vienkārši tā kā tik slikti. Reāli stulba situācija, bet galvenais šajos momentos ir nenošiftot galīgi to garstāvokli un visu ceļojumu. Shit happens, vienkārši jāspēj ar to dīlot. Šobrīd Mārtiņš ar to sievieti riktīgi runāja, papušoja viņu un cerams, ka tas nesīs rezultātu un ka mēs tiešām dabūsim to kartu atpakaļ. Ja nē, tad dīlosim kaut kā citādāk. Bet stulbi. Bet tas neļausim tam sabojāt mūsu garstāvokli. Iesim tagad pusdienās, jo ēdiens vienmēr uzlabo omu. Atradām vietiņu, par kur tiešām bija ļoti labas atsauksmes un nav arī super dārgi. Ziemeļos viss ir uz pusi lētāks. Man liekas, mēs vidēji pat tādu krabīju točnu maksājām kaut kādus 150 batus. Minimums, jā. Minimums. Šis maksāja 7. Šis, starp citu, ir viņu izslavētājs hasoi. Tā ir tieši laikam ziemeļiem. Tradicionālā zupa ar nūdelēm un vistas stilbiņu. Mēs tādu ēdām jau citviet arī, bet šeit viņš izskatās kā vislabākais no tiem, kas testēts. Bija ļoti garšīgi. Ja? Jā. Pirms savas dzimšanas dienas es vēlos nedaudz sapucēties, tāpēc dosimies tā aizemē pie manikīra. Nekad dzīvē neesmu bijusi nevienā citā pasaules valstī pie manikīra. Hello, esmu pēc manikīra. Un beigās uztaisīja arī pedikīru, jo viņi varēja vienlaicīgi uztaisīt abas divas paralēli. Samaksāja 1000 batus.
es Latvijā maksāju tikai par manikīru vairāk. Kopumā īstenībā pieredze bija diezgan ok, jāatzīst gan mana sirdspēda Latvijas standartiem šādā jomā, bet izskatās labi. Redzēsim, kā nesēsies. Tagad laižam pēc tīrajām drēvēm un tad jau vakarā atkal uz tirdziņu. Es tikko šo video vienkārši savā brain fart momentā nofilmēju vertikāli, un kuras tieši vertikāli tādu video varēšu ielikt. Tieši nekur. Tāpēc dublis 2. Mēs esam... Šis liekas uzreiz tik feikot, bet ok, es to daru arī priekš mums, ne tikai priekš tiem, kas skatās, tāpēc let's go. Tātad mēs esam pārnākuši no Night Marketa, šo to atkal iepirkuši, un mums mācena vienkārši strādā tik lēni. Un es gribēju no sākuma jums parādīt citu dienu, ko mēs esam sapirkuši. Bet tad es sapratu, ja es to neizdarīšu šodien, es to neizdarīšu nekad, jo mēs vienkārši to sastakosim kaut kur pa koferiem, jo vispār nezinu, kur mēs to ieliksim, jo manis ar katru brīdi paliek arvien vairāk, un tie koferi nepaliek lielāki. Bet nu gan jau sajies. So, lai paliek gan atmiņai mums, ko mēs esam nopirkuši un cik mēs esam maksājuši, jo es ticu, ka mēs vēl kādreiz dzīvē tā aizemē atgriezīsimies, un tad, lai mēs varam atskatīties, kādas cenas bija tad un tagad, un gan jau es vienkārši arī zinu, ka ļoti daudziem no jums interesē, cik maksā lietas. Tas ir viens no biežāk uzdotajiem jautājumiem, kad mēs esam atgriezušies. So, ko mēs nopirkām un cik par to mēs samaksājām? Maucam! Par šo somiņu mēs samaksājam 450 eiro. 450 batus. Un tas ir roku darbs, meitene pati to ir tamborējusi vai adījusi. Man liekas, ka šī ir tamborēšana. Un man šī somiņa liekas tā kā 100 reizes naisīgāka nekā tur ir visas tās fake Louis Vuitton un Gucci un visas pārējās somiņas nopērkams. Very cute. Šortiņas baigi foršos. Man ļoti patīk šī tā šokolādes krāsa. Šortiņi maksāja 160 eiro. 160 bati. Mēs mācīsim, aizvīsim tāds kārtīgs fāter apakšbiks šorts. Es nezinu, bet man šeit asociēs filmā. Zinu, ka fāterīši staigā apkārt. Bet viņiem ir ļoti jauks materiāls. Tas ir taizemes zīts. Cik mīlīgi ir šis šortiņi. Bikšelītes. Balts krekliņš. Kopā par abiem šiem komplektiņiem mēs samaksājām 400 batus. Paskatieties uz šīm mīlīgajām kurpītēm. Mēs pirkām vispār Mārtiņam bikses un kreklu, bet taizemē bieži vien uz vietas tur nevar uzmērīt lietas, un bieži vien tur ir tikai one size. Un Mārtiņš ir a big man. Ir tīpaši uz to taizemes average cilvēka izmēru, viņš ir ļoti liels. Un tiem izmēriem mēdz būt problēmas. Tā kā mēs paņēmām bikses, cerot, ka viņam derēs jauks ūziņas. Un par šiem abiem skaistuļiem mēs samaksājām 640. Tiešām tāds riktīgs smukiņš. Žāvēti mango. Te nav rakstīts starp citu svars. Viņš ir, oh my god. Viņš ir, reāli smags. Un šāds mango maksāja 180 bati. Viņi ir tik saldi, tik labi, tā kā Latvijā viņi vienkārši būtu kādu luks. 2 veidu mango konfektes, 125 bati katra paciņa. Mana mamma, čau mamma, viņai ļoti patīk auskari, un viņa ir tiešām no tām sievietēm, kas viņus arī nesā. Un man vienmēr ir tā kā prieks viņai arī viņas dāvināt. Tad arī no šī ceļojuma mēs viņai atsadīsim 2 auskariņus. Vieni ir šādi te, un otri, kur ir otri? Un otri, viņiem vispār ir ļoti raksturīgi rotas lietām, tā kā tieši vērt, tā kā diegus. Ļoti daudz tiešām rotas lietas ir tā kā tādiem vītiem diegiem. Un man mammai ļoti patīk pūcītes, tā kā viņa viņas arī kolekcionē. 2 mīlīgas šādas sprādzītes. Paskatieties arī
apgleznots un tik mīlīgs. Mārtiņa brālim ar viņu dāmu ļoti patīk Pokemoni. Man liekas piedūrīgi. Katram ir savs hobijs un aizraušanās un patikas. Katrā ziņā mums vienmēr ieraugot kādu veidu Pokemonus, mēs vienmēr domājam par viņiem. Un jūs zināt, visi, protams, Lego, un šeit Āzijā ir kaut kas līdzīgs Lego, bet viņi ir tādi smalkāki un stāvāki un strupāki. Šāda viena kleita, bet šī arī nav katra kleita, jā. Tas ir arī roku darbs, katra kleita ir unikāla. Un mēs paņēmām otru, kas ir ļoti līdzīga, bet nav tāda pati. Plus vēl mums iedeva šādus te piekariņus. Un par kleitām un 2 šādiem piekariņiem mēs samaksājām 1800 batus. Es saku, vienmēr mēs varam samaksāt vairāk, ja mēs zinām, ka tas ir kaut kāda cilvēka ieguldīts darbs, doma, iztēle. Tāds bija mūsu shoppings. Tagad ir jāsāk domāt, kā mēs to visu saliksim. Un lai jums iedod tādu nelielu realitāti, jo Mārtiņš vienmēr saka, ka vajag arī dot to realitāti, nevis tikai to skaistumu. Es jums parādīšu, kā izskatās mūsu numuriņš šobrīd. Un tā, kur ir bišķiņ mantas, kur ir bišķiņ mantas. Kur ir bišķiņ mantas. Fun times! Ar šo mēs arī šodien noslēgsim. Tiekamies rītdien, un jau rītdien mēs atklāsim, kāpēc mēs vispār atlidojām galvenokārt uz Čangmai. Jā, es nevaru jau sagaidīt. So excited! Tiekamies rītā! Bye! Vieta Taizemē, kur tu vari dzīvot kopā ar ziloņiem. Esam ieradušies Čailai Orhid unikālā vietā, kas apvieno džungļu piedzīvojumu, ziloņus un reālu palīdzību vietējai kopienai. Jau pirmajās minūtēs sapratām, šī nav parasta turistu vieta. Te viss ir mierīgs, autentisks un ļoti tuvu dabai. Mums ir zilonīts. Tāda laika jau. Mūsu zilonītā ir 42 gadi. Mekam ir vārds. Kam? Tas nozīmē zelta māte. Tāds skaists. Galvenais, kāpēc izvēlējāmies uz šejienu braukt, ir ziloņi. Tu vari viņus barot, staigāt kopā pa džungļiem un pat peldēties upē. Viss notiek viņu dabiskajā vidē un bez piespiedu. Mēs tikko atgriezāmies no mūsu ziloņu aktivitātes. Un pateikt to, ka es iekšēji spiedzu, kā mazs bērns, laikam ir nepateikt neko. Tie ziloņi pēdējo reizē mūs nozaga mūsu sirdis, un šoreiz lidojot uz Taizemi, šī bija pirmā vieta, ko mēs vispār nobukojām. Tā kā, jā, es zināju, ka es gribēsim satikt vēlreiz ziloņus. Es tāda ļoti saviņos. Mēs pēdam, un tad jau dosimies nākamajā aktivitātē, kas ir bambu rafting pa upi. Tā kā tas arī mums ļoti exciting. Jā, un vispār šī vieta vajag nice, tāds miers un tāds ļoti tāda autentiska sajūta, es teiktu tā. Un mēs ar citu tik random, šitik ļoti nostā vietiņā satikām pirmos latviešu izceļojumu laikā. To latviešiem patīk ziloņi. Dodamies raftingā, šoreiz ar šādu agregātu. Ne beņķi, nekā. Tā kā džungļos pienāks, jā. Mūsuprāt, bambu raftings ir tāds laiva brauciens taizemiešu izpildījumā. Pa lielam tu sēdi vai stāvi uz bambusa plosta un ļauj upei tevi nest cauri džungļiem. Mums šis piedzīvojums šoreiz bija kopā ar stūrmani, un tas bija diezgan forši, jo lielākā daļa, kas devās paši šajā piedzīvojumā, beigās arī izpeldējās upē, jo vienkārši sanāca iekrist iekšā. Bet es teiktu, ka mums ļoti patika un bija jautri, mierīgi un iespaidiem pilni.
vienkārši sēdēt un klausīties dabā. Tik forši. Ļoti forši. Tālāk ejam iekšā. Sveicināti iekštāpās mūsu bungālā. Šeit ir gulta ar tīklu, lai mūs pa nakti nesakož ar niši. Tad ir tāds galdiņš mīlīgs, leduskapis, tad ir skats pa logu. Šajā istabā ir 3 logi, šobrīd tikai viens no tiem ir vaļā. Ejam tālāk. Galdiņš un vēl vans istaba. Arī ar milzīgu logu, vannu, izlietni, podu. Tadā! Es teiktu, ka šis ir viens varaņaugs bungālo. Vispār šī pieredze. Godīgi sakot, šī vieta bija pati pirmā vieta, ko mēs vispār nobukojām visā Taizmes ceļojumā. Jo, kad es uzzināju par šo vietu, es vienkārši ieņēmu prātā domu, ka es šeit gribu svinēt savu dzimšanas dienu, es vēlos pamosties no rīta ar ziloņiem savā bungālo. Un mans vīrs palīdzēja piepildīt man šo sapni, un rītā jau es svinēšu dzimšanas dienu un piepildīšu vienu no saviem sapņiem. Cik forši! Devāmies vakariņās un sagatavot našķus ziloņiem rītdienai. Esot šeit, izmantojam katru iespēju pavadīt laiku ar ziloņiem. Viss? Šī tik ir pieredze. Es nekārtīgi pārēd, nolaiž savu smuķīti papūšā. Tas ir labs attiecības, jā. Sieviņai 26. Best birthday ever! Esam izčekojušies no numuriņa, bet vēl nedaudz te uzkavēsimies. Ko viņš tur uzmet sev? Kāds bikses. Viņa rotaļlieta. Brokastis pavadām šādā kompānijā. Kur 2 tev pat ir. Esam ieradušies apakaļ Čangmai pilsētā. Nāc parādīšu mūsu apartamentus. Šeit mums ir virtuvīte, kur varam paši izmazgāt drēbes, leduskapis, uztaisīt arī brokastis un paēst brokastis. Šī ir pirmā vietiņa, kur mēs paliekam, kas ir tāda pietuvinātāka dzīvoklim, un tas tādu varbūt nedaudz vairāk māju sajūtu rada. Divāniņš, kur varēsim paskatīties iespējams vakarā kaut ko Netflixā. Un balkoniņš, ārā ļoti gaišs ir. Un ejam tālāk. Guļamistaba ar gultu, logu un skapi. Un tad ir vannas istaba. Liela, plaša un jā, diezgan forši. Vīrs man ir atvedis dzimšanas dienas pusdienās uz ļoti jauku vietiņu, kas arī ir iekļauta Michelin ceļvedība. Šī gan ir nedaudz glaunāka vietiņa, to var sajust pēc apkalpošanas un vispār tādas kopējās atmosfēras, kas man, protams, patīk labākā, kā piemēram Chinatown Michelin ceļveža ēdienu vieta, bet tā arī bija savs augsts. Jā, tik mīlīgi viņš bija paziņojis, ka man ir dzimšanas diena, viņi mūs piesēdināja pie superīga galdiņa, mūs sagaidīja ar welcome drinkiem un tā ļoti īpaši un mīlīgi un jauki. Man ir vislabākais vīrs. Look at this. This is so sweet. Dabūšu savu dzimšanas dienas secīti arī, ko nopūst.
jāievēlēs tagad tā lielā vēlēšanās. Pilnīgās cerības saļiesās acīs. Par vietni, kur mēs šodien paliekam, es nezināju pilnīgi neko. Mārtiņš šeit pagaid nebraucam vēl uz mājām, aizbraucam tā kā stāv augstāk un paskatieties vienkārši. Te ir Infinity Pools un Čangmai skaisti var redzēt no augšas ar visu kalnu. Mēs noteikti šeit no rīta nāksim, lai vienkārši palaiskotos pirms lidojuma. Mēs esam mājās no vakariņām svētku, un šis bija tiešām kaut kas pilnīgi cits. Atmosfēra, apkalpošana, ēdiens. Vienkārši tā tiešām bija tāda pieredze, nevis forša pārēšana. Tā, ka mēs abi ar Mārtiņu palikām tādos ļoti, ļoti foršos iespaidos. Nevelti viņiem Google bija ļoti labs vērtējums ar ļoti daudz atsauksmēm. Un visam pa virsmu es vēl dabūju ne tikai zilonīti dāvanā, bet mēs dabūjām gan piekariņus, gan bikses, gan somiņas katrs. Arī Mārtiņš dabūja kā mans svētku kompanjons dāvanas. Tas princips ir tāds, ka tur ir viena ēdienkarte, nāk pats šefpavārs un tā kā stāsta par katru maltīti, kas tur ir. Ja kaut kas nav labi, tad droši sakiet. Man, piemēram, tur bija viens no pozīcijām bija zivs, es neēdu zivi, tad viņš tā kā nomainīja speciāli man gaļu ielika. Un vienkārši no arī dzīvā mūzika, tā kā es jau esmu teikusi, bet viens no maniem tādiem ceļiem uz manu sirdi ir laba dzīvā mūzika, un tas vienkārši tur bija tik labas dziesmas, un arī tam Džekam balss bija ļoti laba. Un, jā, es domāju, ka pēc ziloņiem būs tā kā augšā tas pīks, un tad tā diena tā slowly ies lejā, bet īstenībā tā kā mans mīļotais vīrs visu to dienu tiešām noturēja tādu no pīka ļoti konstantu augšupu. Jā, ļoti forši, ļoti forši. Bišķiņ tāda sajūta, tā kā arī ar to visu, ka viņi man apdāvināja, kad es runāju kaut kādiem draugiem dzimšanas dienu, jo arī tur blakus galdiņi loģiski, ka pamanīja un tur sveica. Ļoti foršs piedzīvojums. Un, ja jūs esat Taizemē, Čangmai, 100% rekomendējam šo vietiņu. Nu tā, ka šī iespējams ir mūsu mīļākā vietiņa, kur ēst visā Taizemē jebkad. Nu tā kā 11 no 10 godu vārds. Jā, ar šo mēs arī noslēdzam šo video, jo jau rītā mēs dodamies uz Singapūru. Izlidosim no valsts uz mirklīti un jaunu valstu atklāsim. Tā kā, ja vēlaties turpināt sekot līdzi mūsu piedzīvojumiem, gaida nākamā video. Čau!